Dāmas sveitināti Sāren dadīs. Esiet svētīti visi šodien. Man är hotta di kau iksakunestu mendir. Man ir prieks redzēt tik katru no jums. Di hotta sināni šilalu dadīs. Un prieks, ka nav augsts šodien. Kokur kamieka graudāt brāzījām. Pagājušo nedēļu mēs te nosalām. Dadīs var domāt sumjakai īsti sabruņot. Tādēļ es šodien esmu tā abruņots. Bet isitattu. Bet ir silti. Ja kas iek kobert laikam dosis. Tā kā pagājušajā gadā tas bija. Kontahaino delik pirlā. Kāds varbūt atcerās. Vienu nedēļu bija atnācis uz baznīcu. Gād, kana holovo. Un kreklā un biksēs. Un es tur pilnīgi trīcēju. Un nākamā nedēļa, kad atnāca svētdiena. Tad man bija plānas zeķes, un tad viena biezākas, un vēl vilnas zeķes pavirs. Un lielas zābaki, 3 svīteri, un arī kurtka bija. Jau gatavojos īstam salam. Un kad atnācu šeit, te bija tik karsti. Un man tās visas bruņas uz manī. Šoreiz tāds gudrāks. Bet vienalga šodien ir silts. Un ne tikai Dievs parūpējās par siltumu, bet viņš arī deva mums tādu siltu savu garu, kas silda mūs, iepriecina un dod mums mieru. Man patīk būt viņa klātbūtnē. Kad ir viņa klātbūtne, tad viss mainās. Pirms es atnācu uz dievkalpojumu, biju maz drusim bēdīgs un arī tāds piekusis. Bet, kad tu ienāc viņa tuvumā, tad ienāk prieks tevī, ienāk miers un viss kļūst un arī silts ir. Slava Jēzus, Slava Jēzu, ka viņš mums ir. Amen. Nisolatče dir menašiedu finasmen. Nekā labāka mēs pat nevaram iedomāties. Ziniet, kad Modris te sludināja, un viņš jautāja, kur ir taisnība? Un kas ir taisnība? Jo Bībele saka, ka Dievs izlieja savas svētības pār mums. Un mēs bieži redzam, ka kristieši ir bēdīgi un trūkumā un slimībās. Un it kā kaut kas neiet kopā. Bet es jums teikšu vienu. Neļaujiet savām acīm apmānīt jūs. Jo Dieva svētība ir pavisam kas cits. Tas nav mantā, jeb miesā. Šīs svētības visas ir nederīgas. Ir viena svētība, kas atmaksā visu. Tas ir Jēzus Kristus. Tādēļ, ka Dievs mums sūtīs Kristu. Un šo svētību atsver pilnībā visu. Mantu, naudu, visu, kas ir tavā miesā. Tas ir viss nederīgs. Bet viņš ir atpircis tavu garu. Viņš ir atpircis tevi, lai tu nokļūtu debesīs. Un tas ir tiešām svarīgi. Un tas mums ir jāsargā. Un pie šīs taisnības jāturās. Jo, jā, pasaulīgiem cilvēkiem iet labi. Viņi brauc ar Ferrari mašīnām. Viņiem ir Villa Monaco. Bet, diemžēl, viņiem ir grūtāk iekļūt debesu valstībā.
saistinesi dēlu. Jo šīs lietas viņus vairāk saistā nekā Dievs. Det är länge sedan botpadens i Tomenge. Un viņiem ir daudz grūtāk nekā jums. Vars då Jan svētīt antumāre pārbaudīt. Tādēļ esiet svētīti savos pārbaudījumos. Jan svētīt antumāre pāri. Esiet svētīti savos grūtumos. Jo do izsītāski svētība. Jo tā ir Dieva svētība. Jo ameģinasi sakumānuši vorčana. Jo mēs zinām, ka katrs cilvēks ir savādāks. Katrs šuladruh lačipen. Viens atgriežas pie Dieva caur kādu labumu. Katrs šuladruh nasvalipen. Viens caur slimību. Katrs šuladruh barvalipen. Viens caur kādu bagātību. Dēl kerla sāra iespējami veidi. Un Dievs dara visādus iespējamos veidos. Galvenais, lai atpirktu tevi. Jo štukaisi bāri cenas atpleski. Jo par tevi ir samaksāta liela cena. Dievžā kirla po menden. Un viņš gaida. Apieģināsamen kudēleske. Lai mēs atzītos Dievam. Si jau isi sāru samingi čevi. Ka viņš ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Nādi kindu pa apstākļi. Neskatoties uz apstākļiem. Amen. Amen. Ti esi māris samu vārdi svētība. Un tā ir mūsu lielākā svētība. Ti kudu čači pa mingi čerikiras. Un pie tās taisnības arī mums jāturās. Jo kā isi dasai maldīga. Jo acis ir tādas maldīgas, ka mēs bieži neieraugam taisnību. Un mēs bieži neredzam, kas ir apkārt mums. Mēs raugāmies tālu prom. Bet bieži neredzam, kas ir svētīts ap mums. Kad mēs sākam novērtēt, kas mums ir, tad mēs sākam kļūt patiesi laimīgi. Patiesi veiksmīga. Tad patiesi mēs būsim veiksmīgi. Iemācīsimies pateikties Dievam par to, ar ko jau esam svētīti. Un neraudzīsimies uz citiem, kas viņiem pieder. Jo poskilā mēs esam hotna, pateicīga. Kamēr mēs nebūsim priecīgi un pateicīgi, Dievs neko daudz nevarēs mums iedot. Jo visu laiku mēs tad salīdzināsim sevi ar citiem. Un tas ir vislielākais krītiens cilvēkiem. Tādēļ iemācīsimies redzēt jau Dieva svētību šodien mūsu dzīvē. Pateikties un priecāties. Amen. Dois īstu kristietis. Tāds ir īsts kristietis. Tādēļ, ka prieks ir mūsu kungā. Lasi šo un priecājies. Amen. Amen. Un mēs sāksim arī savu dievkalpojumu. Interesantu tēmu. Es šodien vēlos parunāt par tādu interesantu tēmu, par rakstvietu. Mateja evaņģēlijas 3. nodaļa. Mateja evaņģēlijas 3. nodaļa. Jūs varat to pierakstīt, jo mēs paliksim uz šīs rakstvietas. Mēs tālu nekur neaiziesim. Mateja 3. Ne pantiņ, bet potom precizinām. Tā, 3. nodaļa. 3. nodaļa. Ir diezgan interesantu. Tā ir diezgan interesanta. To esi būtu pamācinās minge. Un tur ir daudz, ko iemācīties. Varbūt viņa dadīsi sīdasai interesanta laiki. Ziniet, šodien ir tādi interesanti laiki. Mēs skatināsam dzīvi, nesam anda savu interesantu periodus. Es uzskatu, ka mēs dzīvojam tādā interesantā periodā. Mēģināsim nadikasam do sāru. Es zinu, ka varbūt mēs to neredzam visu tā. Bet baigi būt atklāsmes grāmatā notikumu ože notiek. Bet ļoti daudz atklāsmes grāmatas notikumi jau notiek. Būt pravietojumi, so Jēzus rakirģā. Un daudzi pravietojumi, ko Jēzus bija runājis. So atklāsmes grāmata rakirģā. Ko atklāsmes grāmata runā? Uže notiek. Jau notiek. Dalajki si dasaisi čep grauda
ieslēdzines, ko signalizācija nav, bet trivoga, trauksma. Trauksma. Un šie laiki ir tādi, ka būtu jāieslēdz tādu trauksmi. Jo neame sam maašasi dasais jonidikana pārsvarā nenādikana globāli. Jo cilvēki ir bieži tādi, kas neredz globāli. Mēs vienmēr redzam tikai to, kas notiek Derbī, Banslejā, Varingtonā. Vēl varbūt kaut kur. Bet ja tu paraugies tā globāli, ir diezgan briesmīga vīzija. Un briesmīgs skats. Visi tie geji un tālāk un tālāk. Un jau vecāku tiesības nav tādi ritīgi. Viņi vairs nevar mācīt savus cilvēkus. Un viss tas iet pretēji Bībelei. Un ko tas nozīmē mums? Ir laba ziņa. Jo beigas ir tuvu. Atceraties Jāni Kristītāju. Kad viņš gāja un cēla trauksmi. Un 3. nodaļā te rakstīts par Jānu Kristītāju. 3. nodaļa Mateja evaņģēlijā. Ar 1. sākot. Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja Jūdejas tuksnesī. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Jo šis ir tas, par kuru pravietis Jesaja runājis, sacīdam, saucēja balss tuksnesī. Sataisiet tā kunga ceļu, dariet līdzenas viņa takas. Amen. Aleluja. Dadis. Šodien. Tu, ti me. Tu un es. Ti tu. Un arī tu. Ti tu. Arī tu. Esam Jānis Kristītājs. Esat kā Jānis Kristītājs. Dadis esi māri kārta. Šodien ir mūsu kārta. Ti kēras pumānu šendē. Saukt uz cilvēkiem. Ti jau vazdu saucēja balss. Un būt tā saucēja balss. Derbos. Saucēja balss Banslejā. Saucēja balss Banslejā. Saucēja balss Donkastera. Ame esam Jāņi Kristītāji dadis. Mēs esam Jāņi Kristītāji šodien. Konenga čebi kāren mānušen. Kam ir jāsauc cilvēkus. Tinafeņu mānušen. Un ne tik vien cilvēkus. Bet arī mūsu pašus. Mums jāiet pie spoguļa un jāsaka. Atgriezies no grēkiem. Jo debesu valstība ir tuvu pienākusi. Sataisiet viņa takas. Jo jau jāla drīz. Jo viņš nāks drīz. Tu mēģināt Jēzus jāla pāledos. Tu mēs āreģināt, nā? Jūs zināt, ka Jēzus atgriezīsies. Jo jāla pāle. Jo viņš teica, ka atgriezīsies. Peršu jā. Vispirms viņš nāca kā glābējs, samaksā cenu par mums, iet pie krusta, paņemt visus grēkus uz sevi. Un viņš izdarīja visu, lai mēs būtu glābti. Bet tagad paliek mūsu daļa. Būt tiem, kas viņu gaida. Lai mums nebūtu tā, ka galvas noliekuši rautot. Jēzus atgriezīsies un mums būs viss. Tas nebūs viss. Tam ir jābūt priekam. Tas būs kā svētki. Tās būs kāzas. Ziniet, kā ir kāzās? Visi priecājas. Un tās ir mūsu kāzas. Mums nav jākliedz un jāsaka cilvēkiem.
Если tu atgriezīsies, tad jāna got. Ja jūs atgriezīsieties, tad jūs būsiet bēdīgi. Tu mena karnamānu šempu bēdīgu. Jūs nesauciet cilvēkus uz bēdību kaut kādu. Tu nakārisa tut pusota bēdu. Tu sevi nesauc uz kaut ko sliktu. Tu zagatavosi kāzi. Tu sevi sagatavo kāzām. Tu mēs esam gīne po kāzi. Vai esat kādreiz devušies kāzās? Sāre interneti karjuna. Visi interneti tur vārās. Sāre, Asosi, Amazoni. Visas Asos un Amazonu veikali. Kredītkarti. Visas kredītkartes. eBay. Un eBay. Rodas amīģi. Mēs meklējam tur drēbes. Gatavi nasame. Gatavojamies. Kolā, manikīri. Visādus manikīrus. Balat. Matus. Pričoska. Frizūru taisām. Mēs gatavojamies. Mēs gatavojamies. Un tas ir tāds priecīgs notikums. Un tas pats ir ar Kristu. Viņš nāks. Un mums ir jāgatavojas. Mums ir jātuvojas. Mums ir jāiepazīstas. Mums ir jāuzzina, kādi cilvēki tur būs. Lai zinātu, kā uzvesties. Kas tur būs. Un būtu jāzina, par ko ar viņiem runāt. Tur būs Mozus. Tur būs Elija. Tur vēl būs kāds. Pēteris, Pāvils. Tur būs visi. Tu varēsi sēsties un runāt ar viņiem. Tas būs kāzas. Tas būs prieks. Uz to arī mums jāgatavojas. Un to ir jāieliek sev galvā. Un uz to arī mums jāaicinās uz draugus un radus. Jo tu jau ņem līdzi visu savu ģimeni uz kāzām. Ja tu ej tikai viens. Nē, mēs ejam visi. Visa ģimene. Un ne tikai draudzes ģimene. Mēs iesim visi ar saviem namiem. Amen. Ar visiem savām pilsētām. Un arī mums tādēļ jāceļ trauksmi. Es zinu, ka tas nav viegli. Nav viegli būt vienam tuksnesī. Jo tas daudz no mums ko prasa. Bieži liek mums iet vieniem. Tāpat kā Jānis Kristītājs. Viņš gāja tuksnesī. Viņš gatavojās. Viņš neapgānījās. Bet viņš zināja, kādēļ viņš to dara. Un tādēļ mums šodien jābūt kā Jānim Kristītājam. Tie, kas sauc. Tie, kas saka, atgriezieties no grēkiem. Tādēļ, ka debesu valstība ir tuvu klāt. Un sagatavosim viņam ceļu. Sataisiet tā kunga ceļu, dariet līdzenas viņu takas. Kā tad mēs varam izlīdzināt tās takas? Sludinot evaņģēliju. Sludinot šodien. Ka Jēzus ir dzīvība. Ka Jēzus ir glābšana. Ka viņš ir tas, kurš samaksāja cenu par tevi un par mani. Un tas ir vienīgs un patiesība šajā pasaulē. Kas mums ir jāzina. Un pārējais tas ir vienaldzīgs. Šīs pasaules taisnība, lai paliek arī pie viņas. Amen. Dosimies tālāk. 4. pants.
Bet Jānis valkāja kamieļa spalvas drēbes un ādas jostu ap saviem gurniem. Viņa barība bija siseņi kameņu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme un visa Jūdeja un viss Jordānas apgabals, un tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus. Bet redzēdams daudz farizeju un saduķeju nākam kristīties, viņš tiem sacīja: jūs oģu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamas dusmības, tad nesiet pienācīgi atgriešanās augļus. Amen. Aleluja. Dajiet časam kohtot. Te arī paliksim. Amedi kasam si Jānis, jak sme paņem, jūs īpašu, jūs atdalītu. Mēs redzam, ka Jānis bija īpašs un atdalīts. Jau cenšies pēc neapgrēcināties. Viņš centās neapgrēcināties Dieva priekšā. Un viņš nemaz nedalījās ar šo pasauli. Un cilvēki to redzēja. Un mēs redzam, ka no visām malām nāca pie viņa kristīdami. Viņi nožēloja savus grēkus. Un šodien arī mums jābūt līdzīgiem. Mums ir jāsargās no grēka. Mums ir jāsargājas no pasaules lietām. Lai mēs nebūtu tie, kas dzenas pēc pasaules lietām. Lai mēs nebūtu tādi paši, kas pasaulīgie cilvēki. Es nesaku, ka tagad mums jāmok ārā no šīs pasaules. Un es nesaku, ka mēs būsim perfekti. Bet mums ir jābūt attiecībās ar Dievu. Mums ir jāizliedz pašiem sevi. Un jānododas Dievam. Bet visbieži ir. Bet bieži. Mēs esam līdzīgi farizēji. Mēs esam līdzīgi farizējiem. Mēs esam kristieši. Mēs esam kristieši. Mēs grēkojam. Nožēlojam. Un dzīvojam tālāk. Mēs zinām, ka ir žēlastība. Un mēs slēpjamies aiz tā. Bet Bībele skaidri runā. Šeit ir rakstīts. Jūs oģu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamas dusmības, tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Ik katrs no mums. Ja mēs kā kristieši nenesīsim augļus, ja mēs nemainīsimies, ja mēs tikai nokristīsimies, un mēs esam kristieši, mums sakām, ka mums ir žēlastība, tad nekas arī nemainīsies. Ne tie cilvēki, kas ir apkārt, mums nemainīsies. Ne arī mēs paši. Ne arī derbi nemainīsies. Atmoda sākas ar mums. Visu pirms. Mums ir jāiet pie spoguļa. Un jāsludina sev pašiem. Un jāsaka sev. Jānis. Amen. Viņš teica, gatavojieties.
Debes valstība ir tuvu pienākusi. Aphaļotut. Apzināties. Modri aphaļotut. Modri apzinies. Jēsi pašai pieejotli. Debes valstība tuvu klāt pienākusi. Timengečeti pārvasme. Un mums ir jāmainās. Kā mas vai nā? Vēlamies to vai nē? Vai kā mas jau esi farizēji? Ja mēs vēlamies būt kā farizēji. Ķipa Jāna. It kā nāk. Sāru ģinen. Un visu zina. Sāru kerna. Un visu dara. Palčāč pie farizēni, manas tas ir briesmoņi. Pēc īstenības farizēji nemaz nebija tādi briesmoņi. Sjāme iedu finansam. Kā mēs to iedomājamies. Jaunestis das ir pasjāme. Viņi bija tādi paši kā mēs. Tieši das ir pa. Tieši tādi paši. Jauni ģenas pukhangēri. Viņi gāja uz draudzi. Jauni mangēnas. Viņi lūdza. Jauni ģinas dēles kulo. Viņi zināja Dieva vārdu. Jaunis ir dievbīga. Viņi bija dievbīgi. Bet ieklingi trūki sāls. Bet viens viņiem trūka. Viņiem trūks sāst Jēzus attiecība. Viņiem trūka attiecības ar Jēzu. Jauni napilīne Jēzus. Viņi nebija pieņemuši Jēzu. Tifeņi ieklieta menošvi pāro. Un tikai viena lieta mūs spēja mainīt. To esi Jēzus Kristus. Tas ir Jēzus Kristus. Lesku svētu garus. Viņa svētais gars. Pidoleski. Un bez tā. Tu vaši mans pieģeles kliedzins dīstirā. Tu vari spogulī kliegt dienu un nakti. Tu vaši kēres sārus, tu kā mēs. Tu vari darīt visu, ko vēlies. Jāsdaže perfektu. Būt pat ideālam. Nagrahines vispār. Un negrēkot nemaz. Bet bija Jēzus kīru. Bet bez Jēzus. No chance. Nav iespējas. Jau tu cik svētu kā mēs. Lai tu būtu cik svēts. Bija Jēzus kīru menge nāni. Glābšana. Bez Jēzus mums nav glābšana. Amen. Sāre doģine. Vai visi to zina? Tieši jāka. Jāsnodai padūrtī tu dešektu. Un dosimies tālāk 10. un 11. pants. Da ja se vidi kad ir rakstvieta. Tā ir vislabākā rakstvieta. Bet cirvis kokiem jau pie saknes pielikts, un ik viens koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos, bet no grēkiem, bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Tam es neesmu cienīgs kurpes nest. Viņš jūs kristīs ar svēto garu. Amen. Aleluja. Slava Jēzus, ka si tik lačo. Slava Jēzum, ka viņš ir tik labs. Davai si čači pen. Un tā ir patiesība. Tiameles našti pula sauri mārdzīva. Un mēs to nevaram izņemt no savas dzīves. Tādēļ, ka mēs varam spēlēt uz žēlastību. Mums ir jāsako visam, ko Dievs ir ielicis. Diemžēl saku, nestir mendir dadis bučelape. Diemžēl no ikatra no mums uzprasīs. Lai mēs atnestu augļus. Tu mēģini, cik svarīgi saku, ka kristietiska. Jūs zināt, cik svarīgi katram kristietim aphaļulpe. Apzināties, si mengeķevijos kristita. Ka mums ir jābūt kristītiem. Pāņing ūdenī pugrēk nožēlu. Uz grēka nožēlu. Mengeķevijos kristita. Mums ir jābūt kristītiem. Nožēlinas māre grēki. Jānožēlo savi grēki. Mengeķevijos dievbijīga. Mums ir jābūt dievbijīgiem. Zahaļuasi dēl isi visu varen. Lai saprastu, ka Dievs ir visu varens. Jau esi laču dēl. Viņš ir labs Dievs. Jau žaļinis, jau jāsi glābējs. Viņš nāca kā glābējs. Bet jau jāla pāle. Bet kad viņš atgriezīsies, jau jālas ir lauva. Viņš nāks kā lauva. Jau jālas ir jāg. Viņš nāks kā uguns. Jau nīcina arī sāru bedu sosiālā sveta. Un viņš iznīcinās visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Tīmēnīgs zahaļos jau. Un mums ir jāsaprot, ka viņš tas ir viņš. Ka viņš ir visu varenais kungs. Kas radījis debesis un zemi. Kas darīja visu, ko mēs redzam. Un tā nav spēlīta. Un viņš nepalika tas bērniņš, kas bija piedzimis.
Viņš ir visuvarenais Dievs. Pret kuru mums jābūt bijībai. Un ar viņu mēs nevaram spēlēties. Un treškārt mums ir jādzenas. Tie ir rakstīts, kad nāks viņš kristīs ar uguni un svēto garu. Jo tas neder, ka mēs tikai kristamies, nožēlojam grēkus un dzīvojam tā, kā dzīvojām. Bet kad tik mēs nokristamies, kad mēs sākam tuvoties Dievam, pats Kristus tevi kristīs ar uguni un svēto garu. Lai tu saņemtu uguni, lai saņemtu spēku. Tik vien ar to mēs spējam atnest augļus. Tie ir tie galvenie augļi, kas mums ir vajadzīgi. Nokristīties, būt dievbijīgam un cienīt Dievu. Un dzīties pēc svētā gara tuvības un attiecībām. Ja šīs lietas mēs sāksim praktizēt savā dzīvē, mūsu dzīve būs citāda. Dabisku lietu. Mēs bieži gaidām, ka dievbība. Mēs bieži domājam, ka dievbība tā ir tāda dabiska lieta. Ka tā dodas tā automātiski. Ka tas vienkārši ir katrā, cik nu ir, tik ir. Bet dievbība tas ir tas, kas mums jāpraktizē. Kad tu iepazīsti Dievu un kad tu tici tam, kas te ir rakstīts, tev sāk rasties cieņa pret viņu. Tas ir tāpat kā filmās kādreiz rāda. Ienāk kāds boss, jeb kāds. Un visi nemaz neliekas nezinis. Un ja kādam tur iesit, tad visi uzreiz tur ciena un baidās no viņa. Tāpat ir ar mums, ar Dievu. Kad mēs redzam viņa darbus, mēs vairāk un vairāk viņu sākam cienīt. Ja mums nebūs attiecība, ja mēs neredzēsim viņa darbus, ja mēs nenovērtēsim to, ko viņš dara, tad tev nebūs tevī dievbības. Tev nebūs tā cieņa, kas ir jābūt pret viņu. Ja tevī nebūs svētā gara, tevī nebūs augļu. Un viss būs tukšs. Obligāti ir jābūt kristībai, attiecībām ar Dievu un svētā gara kristībai. Pēc šim 3 lietām mums ir jācenas ar visu spēku. Kristības mums esam pieņemuši lielākā daļa. Bet bieži mēs kā farizēji aizjām līdz kristībām, nožēlojam grēkus un ar Dievu. Bet Dievs gaida kaut ko vairāk. Amen. Jāandai padūra 12 pantā. Dosimies uz 12. pantu. Tam vēteklis rokā, un viņš tīrīs savu klonu, un viņš sakrās savus kviešus klētī, bet pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni. Tanī laikā Jēzus atnāca no Galilejas pie Jāņa Jordānas krastā, lai tiktu viņu kristīts. Bet Jānis tam
pretojās un sacīja: man vajadzētu tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Bet Jēzus tam atbildēja un sacīja: tam tā jānotiek, jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību. Tad viņš to atļāva. Un, kad Jēzus bija kristīts, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Un redzi, debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dieva garu kā balodi, nolaižamies uz viņu nākam. Un redzi, balss no debesīm sacīja: šis ir mans dēls, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Amen. Aleluja. Amen, kasam da notikumus. Mēs redzam šo notikumu. Jēzus jāla pāle. Kad Jēzus atgriezīsies. Jo penelas jau jāla pāle. Viņš saka, ka viņš nāks. Ti jau atšķirini. Un viņš atšķirs. Peski klona. No sava klona. Peskiru. Si jau atšķirini kviešen. Ka viņš atšķirs kviešus. Bet pēlavi jau zahačkirla. Bet pēlavas viņš sadedzinās. Ti jau sāren men atkedela. Un viņš visus mūs atšķirs. Ti jau pelsi dočekti jālarka. Un viņš saka, ka tam tā ir jābūt. Si jau jāla pāle. Ka viņš atgriezīsies. Jau vidi khela. Viņš izredzēs. Jau atkerla peski mānu šenge. Viņš atver saviem cilvēkiem. Bet Jēzus tam atbildēja sacīja: tam tā jānotiek. Jo penelasi menge čebi tik sekinas. Viņš saka, ka mums ir jāseko balčačipen patiesībai. Menge čeb kandas dēles kulo. Ka mums ir jāklausa Dieva vārdam. Si secība sačepti jāla. Kāda ir secība, kāda jābūt? Kā jau runājām, ka ir jākristās uz grēku nožēlu. Jo grēku nožēlai ir jābūt katram. Jo bez grēku nožēlas nav glābšanas. Tādēļ ir svarīga šī kristība. Lai tu saprastu, ka tu esi grēcinieks. Jo ik katrs no mums ir grēcinieks. Mēs neko nevaram pateikt. Ka mēs esam bez grēka. Es tiešām to nevaru pateikt. Jo man ir grēki. Bet tik vien caur viņu mani grēki tiek piedoti. Un es saprotu, ja es viņu šodien nemeklēju, un ja nebūšu kristīts no svētā gara, man nebūs ar viņu attiecības. Man nebūs grēku piedošanas, jo es nespēju saprast. Ja tu nemeklē Dievu, tu viņu nevari izprast. Tu nevari izprast to cenu, ar ko viņš ir samaksājis. Bet mums tas ir stipri vajadzīgs. Mums ir jāpieņem viņa nopelnu, viņa upuris. Un to jāieliek savā sirdī. Un jāsaprot, cik tas ir svarīgi. Ka mēs esam stipri svētīti. Un jānovērtē to. Un mums ir jāseko visām tām lietām, ko Jēzus saka. Jo bieži vien mēs sevi mānam. Ka es varu dzīvot kā vēlos. Protams, mēs to burtiski nesakām. Bet mēs savā dzīvesveidā tā arī ejam savās gaitās. Un mēs pierodam, atnākam. Un to pašu katru dienu.
Bet menge će pārvasme. Bet mums ir jāmainās. Dēl jāla drīz. Dievs nāks drīz. Jau vikedela peskimanuše. Un viņš salasīja savus cilvēkus. Vajame do kamas. Jeb mēs to vēlamies. Vai na kamas. Jeb nē. Diemžēl to vajag čačipen. Diemžēl tā ir taisnība. Mēs ir svarīgi zahaļos Jēzus jāla pahale. Mums ir svarīgi saprast, ka Jēzus atgriezīsies drīz. Ti jau rodela. Un viņš meklē mūs šodien. Sobjāme pārvasme. Lai mēs izmainītos. Somedadīs vi pārvasmā arī dzīve. Lai mēs izmainītu savu dzīvi. Amenajovas daļa do lendir. Lai mēs nebūtu daļa no tiem, konjāna do pēlavi. Kas būs tie pelni. Un kam tas cirvis pie saknēm jau pielikts. Viņš to nevēlas. Ne tuke, ne man. Ne tev, ne man. Un es arī teikšu, kāpēc viņš to nevēlas. Tādēļ, ka viņš šodien runā uz tevi. Kļūda vai netīšām atjo janvai. Tu neesi kļūda vai netīšām šeit atnācis. Vai man šis dēli ierosina, ka mi apkangēri. Cilvēkā Dievs ierosina, lai viņš nāktu uz draudzi. Neviens tāpat nenāk pie Dieva. Ja pats Dievs nesauc, neviens nekad nevar atnākt uz baznīcu. Ja tu esi draudzē, tātad Dievs tevi ir aicinājis pie sevis. Viņš vēlējies tev kaut ko teikt. Un viņš tev šodien saka, ka ir vajadzīgs mainīties. Mums ir jāmainās. Viņš nevēlas mūs redzēt kā tās pelavas. Viņš vēlas redzēt mūs kā auglīgus kokus, kā tos kviešus, kurus viņš varēs salasīt un priecāties. Mums ir jābūt paklausīgiem savam tēvam. Mums ir jābūt paklausīgiem viņa vārdam. Mums ir jābūt tiem, kas būs atšķirīgi no visiem. Mums ir jābūt tiem, kuri gaida viņu. Mums ir jābūt tiem, kas gatavojas uz viņa atnākšanu. Bēdīgati pārstrahādi. Un nevis bēdīgiem un nobijušiem. Bet ar cieņu. Un ar mīlestību. Un ar prieku. Amen. Jo Jēzus teica, sāru čači pečem notivisāvu. Visai taisnībai ir jānotiek. Lai kāda tā būtu. Bet kas ir rakstīts? To visu mums jāņem kā taisnība. Mums ir jāpiekrīt. Nevis ko es saku, bet to, ko tu lasi un ieraugi un nāc saprast. Es varu jums dot rakstvietas, bet jums ir jāpaņem no Dieva to, ko viņš sagatavojas jums. Jo dievkalpojums nav beidzini pie daikana un zonos trindu vai štāru. Jo dievkalpojums nebeidzas šeit, piemēram, 3 vai 4. Šis vārds tev ir jāpaņem, jāieliek savā dzīvē un jādzīvo ar to. Nevis tie vārdi, kurus es teicu, bet tos vārdus, kurus teica Jēzus. Jo viņam ir svarīgi, lai tu klausītos viņā, lai tu viņu uzņemtu kā dzīvu un patiesu, jo Jēzus ir patiess. Amen. Ti peršu psalmos atkēras oči. Un atversim vēl 1. psalmu. Tā Penelope, peršu pantat ir. Un 1. pants. Svētīgs ir tas cilvēks,
kas neseko bezdievīgo padomi, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nedz pareizā laikā, un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgi, tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Amen. Pieauštās. Tad nu piecelsimies. O Boli nas kudāt. Debesu Tēvs. Mi esam dadis angel tūte. Mēs šodien nākam Tavā priekšā. Me kamas tuke puhenasme. Vēlamies Tev pateikties. Vašti bāri žēlastību. Par Tavu lielo žēlastību. Vaštu bāru kamibēm. Par Tavu lielo mīlestību. Vaš dosit tu nosi kāsa. Par to, ka Tu norādi. Mingai dromu. Norādi mums ceļu. Varos nosi kāsa mingai. Ka Tu norādi mums. Somengi čipkēra samāri dzīvi. Ko mums darīt savā dzīvē? Dēlme man gātu. Dievs, es lūdzu Tevi. Iečūda honmāru dži. Ieliec to mūsu sirdī. Iečūmāru džida. Ieliec mūsu sirdī. Ame vaštu pārvasme. Lai mēs varētu izmainīties. Sobe me vaštu jaнаstuke augļi. Lai mēs varētu atnest Tev augļus. Me aphaļvasonīcone puraznaštivi kēras pāre lieti. Mēs apzināmies, ka spējam darīt lielas lietas. Bet me kā sākinas mazumiņus. Bet mēs vēlamies sākt ar mazumu. Dēlpu možini. Dievs palīdz mums. Tie sākinas tikne lietenci. Iesākt ar mazām lietām. Sobā me napukiņuvās. Lai mēs nepagurtu. Sobā me aizģāstoja na čebi. Lai mēs neaizietu tur, kur tas nav vajadzīgs. Jo mēģināsi tu laupenela. Jo mēs zinām, ka Tavs vārds saka. Kun jāla uzticumu an mazumu. Kas paliks uzticams mazumā. Toliski dēlame vārdi. Tām būs dotas lielas lietas. Un mēs lūdzam šodien, kungs. Uzklausi mūsu lūgšanu. Demenga vi pārvasme. Dod mums izmainīties. Demenga jo vas dolā kun janina augļi. Dod mums būt tiem, kas atnes augļus. Kon tiešām isi dolā kon rodena tīru prātus. Kas tiešām ir tie, kas meklē Tavu prātu. An kon ende isi dievība dēl. Kuros mīt dievbība. Preču tīru lau. Pret Tavu vārdu. Tute. Pret Tevi. Valimas kudāt. Debesu Tēvs. Vi pārvai. Izmaini mūs. Lūdzu, an Jēzus Kristus. Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzam. Nāde mingi jo vas dasēs ejamies savas. Neļauj mums būt tādiem, kādi bijām. Mēme tik tiešām jānās atgriešanās augļus. Lai mēs atnestu atgriešanās augļus. Mēmāri dzīva neatšel dasēs ejiesis. Lai mūsu dzīve nepaliek tāda, kāda tā ir bijusi. Mēģināusi možām mukšām pašīl. Es zinu, varbūt mēs jau kaut ko palaidām garām. Bet dēl, kērdādīs mansas. Bet Dievs, dari ar mani kaut ko šodien. Dādīs vi pārumā. Šodien izmaini mani. Dādīs sākin mans. Šodien sāc ar mani. Mēnā kamādi kaupu pāles osis. Es nevēlos lūkoties pagātnē, kas ir bijis. Bet mēdi kāpu tu te dādīs. Bet es raugos uz Tevi, kungs. Kēr mansa dādīs. Dari ar mani, Dievs. Kēr būtiku mebolmas kurā. Uzstrādā pie manis, debesu Tēvs. Deman vi jo valdasa. Dod mums būt tādam. Konci cienigu kēral tu loku. Kas ir cienīgs saukt Tavu vārdu. Konci cienigu ti kēral vori atgriešanu. Kas ir cienīgs saukt citus uz atgriešanos. Konza aļula tīri cena dēsu tu zapleskirģā. Kas saprot Tavu cenu, ar ko Tu esi samaksājis. Konza aļula cik vārde tu mediekām jā. Kas saprot, cik stipri Tu mūs esi iemīlējis. Atker māri jakhadā. Atver mūsu acis, kungs. Atker māru džī.
Atver mūsu sirdis. Lai mēs nepaliktu tādi vienaldzīgi. Lai mēs nebūtu kā tie aklie, kuri neko neredz. Bet lai būtu tie, kam garīgas acis ir atvērtas. Kas saprot garīgās lietas. Es lūdzu tevi, debesu Tēvs. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Amen. O meu Samangal, tu te volemas O debesu Tēvs, mēs nākam tavā priekšā. Maždamānu Schengen. Šo cilvēku dēļ. Kun esi ierakstetaan dalil. Kas ir ierakstīti šajā grāmatā. Važdalinge, kun rodena tudde. To cilvēku dēļ, kas meklē tevi. Kun uspačāna tudde. Kas uzticas tevi. Kun pumukkena tudde. Un kas paļaujas uz tevi. Kun žakirna tudde. Kas gaida tevi. O me tärju vasamen. Mēs iestājamies. Sittīri kangēri. Kā tava draudze. Vašik saku damāšas par vajadzību. Ik katra cilvēka vajadzībām. Tu ģines ik saku nesku ģī. Tu zini sirdi ik katram. Tu ģines ik saku neski apstākļi. Tu zini katra apstākļus. Me vangasam tu polimas. Es lūdzu debesu Tēvs. An Jēzus Kristus. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Pieskarin tu. Pieskaries, Pieskarin tu kudu situāciju. Pieskaries pie šīm situācijām. Ka esi čebnu dziedināšana. Kur ir vajadzīga dziedināšana. Ka esi čebnu glābšana. Kur ir vajadzīga glābšana. Ka esi čebnu pestīšana. Kur ir vajadzīga pestīšana. Ka esi čebnu finansiālu atbalstu. Kur ir vajadzīgs finansiāls atbalsts. Ka esi čebnu sāra lietida. Kur ir vajadzīgs visas tās lietas. So tu ģines. Ko tu zini. Susinoču langal tu. Kas ir noliktas tavā priekšā. Ku tīri žēlastībā, ku tronis. Pie tava žēlastības troņa. Time vangasam tu te. Un mēs lūdzam, kungs. Pieskarin tu. Pieskaries. O dziedin dēl. Dziedini, O kungs. glābin dēl. Glāb. O zapagirdu važi dēl. Un salauz visas šīs važas. Dēl de brīvībā. Dod brīvību. Kami ben. Mīlestību. Svētībā. Svētību. Dziedināšana. Dziedināšana. Pilnība. Pilnība. An Jēzus Kristus. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Nepapenasam. Mēs tev pateicamies. Paldies tu, Abba. Paldies tev, Abba Tēvs. Pilnīga vaš sāma. Pilnībā par visu. An Jēzus Kristus. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Dēls ir laču. Dievs ir labs. Ti leski žēlastība. Un viņa žēlastība Jačela mūžīgi. paliek mūžīgi. Amen.